Labi. Tātad jūs esat ticis tik tālu mūsu YouTube atskaņošanas sarakstā. Starptautiskā tirdzniecība vienkārši. Tas nozīmē, ka mēs esam jūs pārliecinājuši, ka vismaz ir vērts apskatīt, kas būtu jādara, lai attīstītu savu starptautiskās tirdzniecības potenciālu. Tomēr atkārtoju to, ko gan es, gan Jānis esam teikuši iepriekšējos video. Nav nekādas burvju noiņas un būs nepieciešams laiks un pūles, lai gūtu šos iegūmus. Tomēr pirmos soļus, kurus mēs šeit izklāstām, var ātri un viegli paveikt, un tie jums neko nemaksās. Pat ja jūs nolemsiet, ka starptautisko tirgu izpēte nav jums piemērota, šie ieteikumi palīdzēs nostiprināt jūsu pozīciju vietējā tirgū. Labi. Apskatīsim šos pirmos 6 soļus, kas palīdzēs jums sagatavoties starptautiskajiem tirgiem. Mēs iesakām sākt ar eksporta gatavības kontrolu sarakstu. Šajā sarakstā ir norādīts, kas jums būs jādara, lai sagatavotu eksporta plānu un pēc tam to īstenot. No tā jūs varēsiet saprast, kurā procesa posmā atrodaties. Mēs esam sagatavojuši jums kontrolu sarakstu, kuru varat lejupielādēt no Expo tīmekļa vietnes, kuras saiti esmu norādījis aprakstā zemāk. Jums nav jābūt atbildēm uz visiem jautājumiem. Tomēr eksporta plānu izstrādes process sākas tieši šeit un sniedz jums labāku priekšstatu par to, kas būs nepieciešams. Vienlaikus jums vajadzētu pārbaudīt savas uzņēmuma publisko profilu. Tas ir veids, kā jūs izskatāties trešajām personām. Pārliecinieties, ka tas rada pēc iespējas labāku iespaidu. Tas ir tikpat svarīgi vietējam tirgum kā starptautiskajam. Tāpēc, pat ja jūs nolemjat neizmantot iespējas ārvalstīs, tas jums nāks par labu arī vietējā tirgū. Sāciet ar savu profilu oficiālajā uzņēmuma reģistrā. Vai tas ir aktuāls, pilnīgs un precīzs? Ja nē, veiciet nepieciešamās korekcijas. Vai jūsu mājaslapa ir atjaunināta? Vai esat veikuši sev auditu? Pārliecinieties, ka veicat visus atjauninājumus un uzlabojumus, kas ir identificēti. Saites uz atbilstošiem rīkiem SEO pārbaudē var atrast eksportētāja almanahā. Saite uz to ir iekļauta arī zemāk aprakstā. Iespējams, ka potenciālie ārvalstu partneri pieprasīs jūsu uzņēmumu kredītspējas pārbaudi. Jums vajadzētu pārbaudīt, ko viņi visticamāk redzēs. Ja neesat apmierināts ar redzēto, varat apspriest ar kredītreitingu aģentūru, kā uzlabot savu kredītprofilu. Ir vairāki uzņēmumu katalogi, kuros varat publicēt savu uzņēmumu profilu bez maksas. Galvenais, ko apsvērt, ir reģistrēšanās Kompas sistēmā. Arī šoreiz zemāk sniedzam saiti uz Kompas mājaslapu. Citus uzņēmumu katalogus var atrast eksportētāja almanahā. Jūsu uzņēmuma e-pasta adresēm vajadzētu atspoguļot jūsu uzņēmuma domēnu. Ja kāds jūsu uzņēmumā joprojām izmanto Google Mail vai līdzīgu e-pasta adresi, tas rada iespaidu, ka esat mazs uzņēmums un nespējat būt starptautisks partneris. Ja tā ir, jums vajadzētu veikt nepieciešamās izmaiņas. Kad esat pārliecinājies, ka jūsu uzņēmumā viss ir kārtībā un esat pārskatījis savu eksporta gatavības kontrolu sarakstu, jums vajadzētu spēt pieņemt lēmumu, vai turpināt šo procesu vai nē. Ja nolemjat neturpināt, tas nenozīmē, ka esat slikts cilvēks. Tas vienkārši nozīmē, ka esat apsvēris iespējas un nolēmis, ka tās jums nav piemērotas. Tomēr mēs ceram, ka jūs nolemsiet attīstīt savu starptautisko potenciālu un ka mūsu piedāvātie video jums palīdzēs šajā ceļā. Paldies, ka skatījāties! Ja vēlaties ar mums sazināties tieši, droši dariet to. Mūsu mājaslapa un mana e-pasta adrese ir redzama šajā slaidā. Ja šis video jums šķita noderīgs, lūdzu, nospiediet patīk un abonējiet mūsu kanālu, lai iegūtu vēl vairāk ieskatu par starptautiskās tirdzniecības attīstīšanu. Vienkārši noklikšķiniet uz abonēšanas saites ekrānā. Tas jums neko nemaksā. Ja domājat, ka kādam paziņam interesēt, padalieties ar šo saiti. Un, ja esat gatavs nākamajam solim, noskatieties nākamo video. Saite uz to ir šeit.